Labdien Latvijā, Ventspilī un pasaulē! Šobrīd ir ļoti interesanti laiki, un ko es jums varu paziņot, un esmu pārliecināta, ka tas notiek. Mums mostas mūsu tautas tēvu gari. Un viens no piemēriem ir šis futbola mačs. Es tikai nesaprotu, kāpēc viņu vajadzēja 10. vakarā, zinot, cik stulbi, atvainojiet par izteicienu, ir fani. Ar to vajadzēja rēķināties. To golu jau neiesita puiši. To tiešām sagādāja mūsu tēvu gari. Nu, lai atrieptos par mūsu mildes pazemojumu. Mums šobrīd nav jādusmojās, mums ir jāpaļaujās un jālūdz. Un kā jau filmas Trauma parāda, cik mēs esam dažādi, bet lai kādi ūdeņi plūst, lai kādas traumas, mums visiem dažādiem ir jāturās kopā un vienam otru jāatbalsta. Es priecājos par to, kāda šeit dzīvo cilvēku un dažādu tautību cilvēki, kas spēj uztvert, kas sāk vērties vaļā un kas prot būt pateicīgi. Un, protams, mūsēji nāk mājās no ārzemēm. Un nāk daudz. Darbu meklē. Tas mums vēl ir. Un būs arī. Šeit ir mājas manai tautai. Un man tauta ir tie, kam šeit ir mājas, dzimtene. Un vienalga, kāda viņam ir acu krāsa vai tautība. Tā ir mana tauta, kurai tagad būs ļoti jāturās kopā. Un šis mirklis arī parāda to, ka mums ir laiks iztaisnot muguras, galvu uz augšu, plecu uz atpakaļ. Mēs agrāk locījāmies Kremlim, un vēl nesen locījāmies Briselei, bet šobrīd mēs vairs to nedarīsim. Šī ir mūsu zeme, mūsu valsts, un mēs esam valsts. Protams, tie, kas nemainīsies, tiem nākotnes nebūs, vai, kā es iepriekš teicu, kas nemainīsies, tam jāmirst. Pacenšaties, lūdzu, nav tik slikti ar mūsu tautu, kā pļāpā. Un kas tad pļāpā? Nu, tie, kas ar tā praktiski neko nezinu un nesaprot, kas godīgi skolā nav gājuši. Tie ir tie pļāpas. Godīgi skolā nav gājuši. Nu, tie diplomiņi jau viņam var būt, bet zināšana jau nav. Es mīlu savu tautu līdz sirds dziļumiem. Es mīlu savu dzimteni līdz dvēseles dziļumiem. Un dariet arī jūs tā, lai mums visiem kopā izdodas. Paldies!